Šodien stāstīsim par kādas īpašas vietas atklāšanu – dzīvnieku arēnu. Pašā pavasara plaukumā, marta vidū, Tirdzniecības centrā Spice Home notika grandios pasākums dzīvniekiem un viņu saimniekiem. Ar modes skati atklāta Baltijas valstīs unikāla dzīvnieku arēna – Royal Canin Dino arēna, kurā turpmāk katru nedēļas nogali notiks dažādi pasākumi dzīvniekiem. Nav jau noslēpums, ka cilvēkiem ļoti patīk dzīvnieki un ir liela interese, un piekam ne tikai bērniem, bet arī pieaugušiem, arī man galā. Bieži vien ir tā, ka tie dzīvnieki varbūt nav tik gluži pieejami, vai tas ir izstādes, kas notiek skolās, piemēram, ja, par kurām neviens nezin, kur nav varbūt tādi apstākļi. Domājām, ka vajag radīt šādus apstākļus, kur viegli satikties, atnākot uz lielveikalu, iepazīties ar dažādām šķirnēm, dažādiem dzīvniekiem, un beigās arī es pats pie sava suņa tiku, pateicoties izstādē lielveikalā. Dzīvnieku arēna tika atklāta ar vērienīgu suņu modes šovu, kurā četrkājaiņi defilēja pa mēli, tērpušies kā vēsturiskas personības. Tā kā mēs 10 gadus piedalāmies suņu šovē skatē, modes skatē, tad mums nebija nekāda uztraukuma. Suņi visi izmācīti, katram ir savs kostīms. Es ar Dino Zoo strādāju jau 5 gadus. Un tad, kad viņi man aicināja uz šo atvēršanu, man bija gods atnākt un palīdzēt, tāpēc ka mēs viens otram ļoti labi zinām. Visi arēnas viesi bija aicināti ierasties kopā ar saviem četrkājainajiem draugiem. Tāpēc glīti sapucēta suņuku pasākumā dienu netrūka. Taču pēc modes šova visus četrkājaiņus gaidīja gards pārsteigums. Pēc īpaši izstrādātas receptes gatavotas suņu torte. Līdz šim dažādos tirdzniecības centros šīs izstādes bija tādas neregulāras, un tad, kad ir kāda brīva telpa, bet parasti tirdzniecības centri ir tā kā aizņemti. Šajā gadījumā mums šī arēna jau ir ar pastāvīgu, regulāru atrašanās vietu un ar pastāvīgiem regulāriem pasākumiem katru sestdienas svētdienu. Šeit darbosies suņu dresūras skola, šeit darbosies hendleru skola. Hendlings tas ir suņu sagatavošana izstādēm, lai viņus pareizi izvestu ringā un lai varētu dabūt labas vietas. Ja. Šeit notiks semināri, šeit notiks diskusijas, šeit notiks visādi pasākumi, kas ir paredzēti plašākām tautas masām, kur nav obligāti jābūt šķirnes dzīvniekam, kur būs dažādi konkursi, garākā mēle, smukākais čupčiks un tā tālāk. Ja. Tā kā mēs ļoti ceram šo vietu iedibināt kā iemīļotu un populāru dzīvnieku tusiņu vietu un viņu saimniekiem, protams, izglītojošas un arī interesantas lietas un pasākumus.